Intervija tev. 9:15 minūtes. Grupa, kur nevar redzēt, ja mums ir savs iekšējais joks, nu jau ar grupu Karnevāla Youth, vai šitas mans, jā, viss kārtībā. Es jau vienkārši ir bijuši reizes, kad es palieku viegli kurla pēc tam, kad kāds tur pieķerās. Tāpēc, ka jūs savās ausnīs, kāpēc neko nedzirdu. Tāpēc, ka man... Griež Elizabets austiņas uz pilnu klapi. Dāmas un kungi, Karnevāla Youth mums šeit radio tev studijā. Čau! Labrīt! Pirms mēs sākam, jaunais 2025. gads ir sācies, un es ceru, jūs šo to jau šajā brīdī labi esat sakruķījuši tur austiņas, jā, labi dzirdat visu. Elizabet, tu arī kruķī šobrīd ne to poci, tas nekas. Viņi vienkārši tukšos kanālus šobrīd. Nē, es domāju, vai es palīdzu viņiem. Labi. Klau, bet jaunais gads nāk ar nelielām pārmaiņām, tāpēc es ceru, ka jūs tur tā daudz manos monitoros te nelūrēsiet iekšā. Laiks uzspēlēt, mēs veidojam kā tādu zvaigžņu topu, proti spēlē, kas tev skan. Jūs visi trīs, tas ir jau īstenībā jums priekšrocības, jā, bet minūtes laikā būs jāatpazīst dažāda veida mūzika. Un jāzina, vai nu tas ir izpildītājs? Šī gada? Ne, vispār. Vai nu izpildītājs vai dziesmas nosaukums dar viens. Ja nezināt, uzreiz sakat tālāk, jo jums ir minūte laika. Minūte laika, jā. Super. Kaut vai, mēs uz mūziku uz jūsu, bet mēģinās. Šodien tev. 3, 2, 1, jūsu minūte sākas tagad. Ziet. Un aiziet. Pareizi. Pareizi. Sadulēts. Pareizi. Eminems. Pareizi. Kas? Nākamais. Jā, tie bija bērni no 2018. Jā. Jūs tikai skaļāk sakat, jo šita nedzird. Laikam mikrofonu. Vindē? Jā. Pareizi. Jā. Pareizi. Mums meidzās, man liekas, minūte, Kristap. Ir, jā? Un tā, mums minūte ir jā, bet ieskaitam. 10 punkti. 10 punkti ir labi punkti. Klausies, viņi topā ir izvirzījušies pirmajā vietā. Es jūs apsveicu. Kolēģiāli. Mēs esam arī pirmie, kas spēlējuši. Bez maz vai, jā. Bet ļoti labi. No tā visa, ko jūs tur neatpazināt, ja nemaldos, bija Måneskin, I Wanna Be Your Slave, skaņdarbs tur par vidu skanēja. Un nedaudz tā kā samulsāt pie astronautiem, bet to arī atminējāt, viss pareizi. Jā, kas zina, varbūt šis būs kaut kas, ko jūs turpmāk arī savā brīvajā laikā darīsiet. Jā, bet mums tagad jāklausās arī jūsu dziesmas rāda pašu nosaukumu jaunā. Jā, brīnišķīgi. Pavisam īsi. Par ko dziesmu? Par mīlestību. Paldies. Ok, lai iet. 9:22 minūtes Karnevāla Youth un jaunais skaņdarbs brīvajā laikā skanējuma ziņā. Un katru reizi, kad man ir bijis tā izdevība jūs klausīties dzīvajā, jūs tiešām tā arī izklausieties, ka jums ir relaksēta mūzika, jaudīga, un tajā pašā laikā jūs caurstrāvojat tādu vieglumu dzīvē, patiesu tādu labu balansu, un šis labskanīgums atspoguļojas arī jaunajā skaņdarbā. Tiešām ļoti tāds patīkams klausāms skaņdarbs. Bravo! Paldies! Paldies! Kas ir tā jūsu viegluma atslēga? Smags darbs. Šī dziesma vispār ir izgājusi cauri ļoti daudz variācijām. Viņai bija versija, kurai bija tā pati akordu progresija, bet pilnīgi citi vārdi,
Mēs jau bijām tā kā pabeiguši dziesmu ar citiem vārdiem, citu skanējumu. Tas būtu, tie vārdi būtu tā kā, esmu ļoti aizņemts, jā, un vispār darba daudz. Kaut kas par to. Vēstījums arī diametrāli. Jā, tiešām. Nosaukums bija Svītra koda sapnis. Tas attiecīgi, tiešām. Un pirms tam bija viens vecāks demo, kas saucās kakao pupiņu. Jā, tas bija ļoti labi. Tā būtu forša dziesma, jā. Varbūt nākamā varētu būt ar šādu nosaukumu. Viesulī tapušas kafijas pupiņas, jā. 2720 radio klausītāji, ja ir kāds vēstījums jautājums, tad puiši šeit pat uz vietas ir un varat noteikti komentēt un stāstīt, ko jūs domājat par jauno skaņdarbu. Un ja jūs viņus vēl nedzirdēsiet vairs tajā brīdī ētrā, viņi tāpat vēl tā kādu laiku grozīsies pa studiju, tā kā mēs varam viņiem pēc tam arī kādu jautājumu aizkadrā uzdot. Bet kur jūs grozīsieties, kādā koncertā varbūt pavisam drīz, kur jūs varēs sastapt? Jā, pavisam drīz. Pirmais no koncertiem ir Valmierā multiklubā 1. februārī. Tad mēs dodamies uz Viļņu 6. februārī. Foršs izbrauciens arī no Latvijas robežām klubā Tamsta. Un tad jau pret mārtu, 8. martā, Liepājā, klubā Viktorija, svinēsim Internacionālo sieviešu dienu, protams. Skaisti. Un Liepājai tuvosies arī 400 gadi, tā kā visu uz Liepāju. Super. Jauki. Vai šim skaņdarbam arī ir kādas vizualizācijas tapušas? Jā. Un tas ir diezgan interesants. Tiešām arī vairākas. Pirmo mēs uzfilmējām, mēs zinājām, ka mēs pagājušajā gadā brauksim uz Koreju un Japānu uz koncertiem pāris, un mēs uzfilmējām klipu tur. Un tad mēs jau viņu sākām kaut kā montēt, bet viņš nelīmējās labi virsotē dziesmai. Un tad es atcerējos, ka pirms pāris gadiem skolas laikā mēs ar Robu studējām kinorežiju, mums bija jātaisa dokumentālā filma. Un es izdomāju taisīt tādu novērojošā stila kino par brīvību, par brīvo laiku, un es filmēju tikai svētdienās. Vienkārši novēroju Rīgā ārā visu kaut ko. Tu principā savā brīvajā laikā filmēji brīvo laiku, jā? Jā. Bet brīvajā laikā tu biji aizņemts. Tāds ir viss mūsu brīvais laiks. un kaut kā, salikās tā, ka tas materiāls tik labi sēž virsū šim dziesmas vēstījumam, un tā mēs uzmontējām no tā viss sakrātā materiāla klipu. Kur var redzēt? Kur var redzēt? Internetā. Meklējiet. Jā. Un pavisam noslēgumā. Ar ko jūs piepildat savu brīvo laiku? Bet es saprotu, ka varbūt kaut kādā brīdī pieklājas domāt, es esmu mūziķis, es brīvajā laikā tomēr turpinu strādāt un turpinu, jā. Bet, ja ir tiešām absolūti brīvdiena, ar ko piepildat to? Edgāram ir tagad maziņš sunītis, un tad viņš aizbrauc uz mežu pastaigāt. Jā, un Roberts varbūt sāka brīvdienu ar kaut kādu kārtīgu jogu. Brāļi aiziet uz jiu-jitsu treniņu. Okay. Varbūt, ja ir Viļņi, aizbrauc pasārfot uz Bolderāju vai Pāvilostu. Un pavada ar saviem mīļajiem laiku. Ēst gatavošana, tas ir brīnišķīgs pasākums vispār. Jā. Trauks mazgāt vajag patīk. Tas ir vēl brīnišķīgāks pasākums. Izsūdz varbūt. Paldies jums, puiši, ka jūs atnācāt, un mums vienmēr ir prieks jūs šeit uzņemt. Prieks par to, ka jūs turpināt radīt foršu, labskanīgu un tiešām kvalitatīvu mūziku. Nāciet biežāk. Paldies par jauku uzņemšanu. Mēs darīsim, ko varēsim. Strādāsim, imitēsim to brīvo laiku. Jā, tik tiešām. Lai izdevusies dienu. Tiekamies koncertos. Tiekamies koncertos. Čau, tā. Radio L. Dzīves stila radio.